Iepriekš neesmu izpētījis, ko tad vajag, lai piereģistrētu elektrisko skrējēju CSDD. Pastīsimies, cik tad tas vienkārši un kas nepieciešams, lai to izdarītu. Pirmais tad laikam jāpiesakās CSDD mājaslapā. Pieņem, ka noteikti autorizēties visām darbībām. Tā, tagad esam autorizējušies. Noteikti jāatrod, kur to var izdarīt. Tehniskā apskate, informācija par transporta līdzekļiem. Pieņem, ka darbības ir transporta līdzekļiem. Tā, īpašuma tiesību maiņa, izvēles numuri, velospēdu reģistrācija un elektroskrējriteņa reģistrācija. Ātrums mazāks par 25 km/h, mazākā 1000 vatu jauda, sēdvieta. Tā, es visam atbilstu, un man nav šobrīd neviena esoša, tad ejam tālāk reģistrēt jaunu. Pirmais ir izvēlēties marku. Man, ja nemaldos, ir Segway. Segway modelis. Telefona aplikācija atrod, kas man ir par modeli, tātad man ir Ninebot Kickscooter ES2. Tad arī pie modeļa izvēlamies izgatavotāja numurs, kur tādu var atrast. Norādas sērijas numuru, bieži apzīmē SN. Mums varētu būt norādīts rāmi plāksnīts vai uzlīmes. Būs jāiet skatīties, kur es varu atrast uz savu elektriskā skrējriteņu šo numuru. Tā arī ir, ka uzlīme ir apakšā, par laimi viņa nav nodilusi. Var redzēt, kā kaut kur esmu ļoti metāls jau ir nodilis. Un tad šeit arī ir uzlīme ar sērijas numuru un arī bija arī šeit modelis norādīts, gan arī maksimālā jauda un kapacitāte baterijai, kā arī maksimālais ātrums un svara ierobežojums. Kā jau parādīja, tad man sērijas numuru varēja atrast zem elektroskrējriteņu uz uzlīmes. To jau es tad ievadīju. Un tad tagad tālāk ir elektromotora jauda vatos. Tad arī man tas bija uz uzlīmes. Tad tā man ir 300. Tātad ir zem maksimālā 1000. Un reģistrācijas numuru uzlīme. Pastīsimies, tātad var saņemt uz deklarēto dzīves vietu, citu adresi. Un, ja es nevēlos saņemt pa pastu, man nekas nav jāatzīmē. Labi, pastīsimies, kas notiek, ja atzīmē deklarēto dzīves vietu. Nekas. Citu adresi var ievadīt citu adresi. Labi, atstāsim deklarēto dzīves vietas adresi. Es nezinu, vai par to ir atsevišķi jāmaksā, bet to laikam jau redzēs pēc tam. Tā, tālāk mums ir jāpievieno kopskata foto. Te ir arī piemērs. Labi, tas tad ir jānofotografē. Izgatavojot uzlīmes plāksnītu foto ar maksimālu ātrumu, jaudu un izgatavotāju numuru. Jā, te jau ir piemērs, kā tas izskatās. Tad tas ir jānobildē. Papildus izgatavotāju numura foto, ja numurs nav uz uzlīmes. Sērijas numurs man bija arī tajā pašā. Labi, tad tagad ir jāsafotografē. Bez fotografēšanas arī bišķi mēģināju notīrīt, visu ziemu bija nostāvējis pagrabā. Bildes arī ir pievienotas ar telefonu uzņēmumu, augšupielādēju datorā un tad no datora tālāk jau pievienoju ECSDD. Tad ir kopskates bilde un arī otra prasītā izgatavotāja uzlīmes bilde ar visu informāciju, modelis, jauda, maksimālais ātrums un viss pārējais. Tad bija vēl prasīta trešā bilde, to ir jāpievieno, ja nav numurs, tātad sērijas numurs nav uz šīs te jau pirmās bildes uzlīmes, bet tā kā man ir, tad man nav nepieciešams vēl trešo bildi pievienot. Tā, tad ir palikuši kaut kādi pēdējie 2 ķekši. Īpašnieks ir aizbildniecībā esošā persona, nē. Tā, apliecinu un piekrīt pakalpojumu saņemšanas noteikumiem. Jā, un spiežam saglabāt.
Tā, uzmanību, lai pabeigtu reģistrāciju 2 stundu laikā no reģistrācijas brīža nepieciešams apmaksāt elektronisku kredītiņu reģistrācijas pakalpojumu. Apmaksāt. Elektronisku reģistru izmantoja e-pakalpojumā 2 eiro, dokumentu nosūtīšana ar pasta starpniecību vienkāršā sūtījumā €64. Sēņa reģistrācijas numuru uzlīme ar iekļautu hologrāfisko uzlīmi 2,48. Bet, ja es nevēlos saņemšanu, €64 maksāt, kā es varu no tā atteikties un pats aizbraukt pakaļ? Jo es dzīvoju Valmierā un man par elektros kredītiem 5 minūtes, ko aizbraukt pakaļ. Papildus tam tērēt €64 baigi negribētos. Spiedīsim aci. Un izskatās, ka viss būs jāsāk no jauna. Labi. Es mēģināju rediģēt sagatavoto reģistrācijas formu, bet rediģēšanas režīmā nav iespējams veikt izmaiņas saņemšanas adresē. Vēl es mēģināju reģistrēt par jaunu un atstāt tukšu atzīmi par adresi, uz kuru vēlos saņemt, bet līdz ar to nevarēju pabeigt reģistrāciju. Tātad eCSDD nav iespējams aizpildīt formu un uzlīmi saņemt CSDD klientu apkalpošanas centros. Labi, tad šim mēs spiedīsim atcelt un apmaksāsim iepriekš sagatavoto. Tātad reģistrācija kopā izmaksās €7,49. Tā, piekrīt maksājumu veikšanai, veikt maksājumu. Maksājums veiksmīgi pabeigts. Nepagāja pat 2 nedēļas, kad mana reģistrācijas uzlīme ir klāta. Protams, to es saku ar ironiju, es negaidīju, ka šis process būs tik ilgs un kad viņi sūtīs šo reģistrācijas uzlīmi tik ilgi. Tā es nevarēju piedalīties vairāk kā nedēļu ceļu satiksmē ar savu elektroskrējēju. Arī mēģināju sazināties ar CSDD caur e-pastu, kur es dabūju atpakaļ automātisko paziņojumu, ka 2 darba dienu laikā man tiks atbildēts, bet nu jau iet 4. darba diena un nekādu atbildes neesmu arī no viņiem saņēmis. Uz reģistrācijas uzlīmes rakstīts, ka tā jāpielīmē priekšpusē uz stūres statņa. Tad tagad notīrīsim stūres statni un pielīmēsim uzlīmi. Reģistrācijas process ir galā, uzlīme beidzot ir uzlīmēta uz elektroskrējēju. Piekritīšu citiem internetu komentētājiem internetā, kad šī reģistrācijas uzlīme varēja būt drusku neuzkrītošāka, jo pārsvarā visi elektroskrējēji nāk tumšās krāsās, bet, kā redzam, šī uzlīme ir viscaur balta. Paldies, ka noskatījies, tad tiekamies citos video.